ir uzdevumi, ko es lieku pildīt, lai cilvēks ieraudzītu tas, kas viņā ir īpašs, tas, ko viņš pats nesaskata. Un to faktiski ik viens no skatītājiem arī var pārbaudīt un veikt šo te uzdevumu, piemēram, aizrakstot 5 līdz 10 saviem paziņām un pajautājot, kas ir tas, ar ko es atšķiros, kā tu uzskati, kas ir manas stiprās puses, kas ir mans talants. Un ir ļoti interesanti saņemt šīs te atbildes. Un arī pajautāt cilvēkam, kā tu jūties komunicējot ar mani un tā tālāk, jo tas parāda to, ar ko mēs atšķiramies. Un pašam to ir ļoti bieži, es esmu novērojis, ka cilvēks pats to nesaredz.